Dārgais skatītāji, tu man uzdevi jautājumu, kam tu nespēji noticēt? Tātad, kam es nespēju noticēt? Es nespēju noticēt tev. Es nespēju noticēt draugiem tev apkārt. Es nespēju noticēt cilvēkiem tev apkārt. Es nespēju noticēt cilvēkiem man apkārt. Es nespēju noticēt mūsdienu jaunatnē. Es nespēju noticēt latviešiem. Es nespēju noticēt pasaulē. Vai vienkāršāk sakot, es nespēju noticēt visam, kas ir mums apkārt. Bet, ja tā konkrēti runā, tad pirmkārt, es nespēju noticēt tam, cik slinki mēs esam kļuvuši. Mūsdienās cilvēkiem svarīgs ir laiks un komforts, un to nodrošina tehnoloģijas. Mūsdienu tehnoloģijas cilvēku dzīvi padara daudz ērtāku. Mums tiek dots komforts un laika ietaupīšana, bet cik gan daudzi no mums izmanto šo laiku liederīgi. Otrkārt, es nespēju noticēt tam, cik akli mēs esam kļuvuši. Mēs ikdienas staigājam pa ielām aizmiguši. Mums ir tikai viens mērķis – nonākt no punkta A līdz punktam B. Visi cilvēki vienmēr kaut kur steidzas. Un to, cik ļoti cilvēki steidzas, var redzēt uz izmīdītajām zālēm parkos. Tur, kur pusmetra attālumā no izmīdītajām zālēm ir šis bruģis vai asfalts, bet mēs esam tomēr pārāk slinki, jo mums ir kaut kur jāsteidz. Mums ir jāsteidzas, lai nonāktu līdz tai vietai, kur mums ir jānokļūst. Un cik daudzi no mums kādreiz ir pacēluši galvu augšā, nevis staigājuši visu ceļu ar nodurtām galvām. Cik daudz no mums ir pamanījuši ēku arhitektūru, mājas jumtus, cik daudz pamanījuši mākoņus, putnus apkārt. Vai vienkāršāk, cik daudz cilvēki ir pamanījuši pārējos cilvēkus, kur apkārt staigā kā zombiji ar nodurtām galvām un vienkārši iet līdz tām vietām, kur viņiem ir jānokļūst. Treškārt, nespēja nocēt tam, cik maz mēs smaidam. Un ne jau tāpat vienkārši smaidam vai smejamies, bet smaidam tāpēc, ka mēs esam laimīgi. Jo es nespēju saprast arī to, cik daudz cilvēki nemāk atšķirt justies ērti un justies laimīgam, tāpēc, ka tās ir divas dažādas lietas. Un es nespēju nocēt tam, cik sasodīti lieli materiālisti mēs esam. Nauda nāks tad, kad jūs būsiet laimīgi un darīsiet to, kas jums patīk un kas notur arī šo laimi. Un pie dīrs to, ko jūs darat tikai naudas dēļ. Nauda nekad nebūs tas, par ko jūs domāsiet mirstot. Un ceturtkārt, es nespēju nocēt pats sev. Nespēju nocēt tam, cik lielu laiku pavadu sociālos portālos, kaut gan pats esmu pret to. Nespēju nocēt tam, cik ļoti atkarīgs esmu no savu telefonu, jo tikai tā mani var sazināties sakarā ar darbu vai arī ar to, kur es atrodos. Es nespēju nocēt tam, cik daudz es citiem saku, ko darīt, bet pats neko no tā nedaru. Man tas ir apnicis, un tāpēc tuvākajā laikā es pazudīšu. Ne jau ilgi, uz kādu nedēļu. Tā kā, lai neviens neuztraucas par to, ka man nevarēs sazvanīt, es vienkārši atpūtīšos. Un beigās gribētu arī jums visiem ieteikt uz kādu laiku atteikties no interneta un visām tehnoloģijām un aizdoties kaut kur pie dabas, ar draugiem, pie radiem, vienalga. Vienkārši runāt aci pret aci, nevis ausi pret ausi. Nevajag jau atteikties no šīm tehnoloģijām pavisam, tikai uz kādu laiku samazināt to laika patēriņu, ko mēs pavadām pie tām. Jo tieši šīs attīstītās tehnoloģijas mums devuši šo papildus laiku, ko mēs varam pavadīt, izbaudot reālo dzīvi. Paldies!